Basketbolīgas zvaigžņu spēlē, tā kā varbūt, ka viņi arī ir galvenie kandidāti. Nu, no pārējiem Kristers Zeidaks šobrīd savāc vairāk punktu. Baksters ilgi gatavojas. Un ir izdodās. Skaidrs, ka šeit ir 10, jā, absolūti maksimālā. Un pirmo reizi 50 punkti šovakar. Nu, faktiski šis viens mēģinājums jau dod Baksteram vietu finālā. Visvairāk arī, nē, bet būs... Nu, viņš var mēģināt, protams, arī nākamo. Neviens jau viņam neliec pats otrādi. Sagaida no viņa, ka viņš vēl kaut ko parādīs. Jā, nu viņam vairs nav jāuztraucās tiešām. Tagad var pilnīgi brīvi. Publika arī atdzīvojusies. Baksters palūdz no groza apakšas, viss aiziet prom, jo spriežot pēc visa. Jā, un no tuvējiem sektoriem arī. Jā, nu būs atcerot no soda metiena līnijas būs atspēriens, visdrīzākais. Tā arī ir. Un ir! Jimmijs Baksters 50, pilnīgi noteikti. Fantastiski. Pat mēģina vairāk viņam iedot. Kails Strēls liek 510 punktus, protams. Pat vairāk. Jimmijs Baksters, fantastisks. Jā, ar NBA var ar šādu lecienu, protams, var arī uzvarēt. Nu, ja piekasamies nedaudz, tad, protams, tīri precīzi no soda metiena līnijas nebija. Kā to darīt Piļkevičam un Štimacam izdevās kārtīgi izrāda pirms mēģinājumu. Nu, un tagad Jimmijs Baksters. Nu tā, pirmais mēģinājums būs kaut kas savādāks. Spriežot pēc visa. Pusfinālā redzējām, viņš sāka no labās puses, tagad no kreisās puses. Nolaižot bumbu lejā un atkal atpakaļ augšā. Baksters atmuguris. Un 49. Svilpēna atskan Jāņa Vintera virzienā. Viņš tomēr uzskatīja, ka 10 punkti par tādu lietu nepienāks. Nu, vajag vismaz 47 Baksteram otrajā, lai pārspētu Piļkeviču, kuram 2 mēģinājumu summā 95 punkti. Nu, un šeit jau vesels pulciņš soda laukumā. Un tādi pagari jaunieši izskatās. Tie vairs nav. Sādošs Rolands. Mazākais paslēdz vidū. Akingbalu nenāk pārprastīt viņas. Nu, un viņi stāv stipri tālu no groza, tomēr pāris metrus vismaz. Nu, jā. Nu, Baksters vēl novērtē droši vien. Atspērties vajadzēs no metriem 3. Nu, tagad viss kārtībā. Svētība ir saņemta. Nu, joki maz, jā. Atkal tāls ieskrējiens. Nu, mēs zinām, no kurienes var Baksters aizlekt līdz grozam. Bet šoreiz nevis vienkārši tālu jālec, bet arī maksimāli augsts. Protams, bet, lai tālu aizlekt, arī nevar lekt ļoti zemi. Jā. Augstliekšanas pieredze. Baksters, otrais mēģinājums šeit, slam dunk konkursu finālā. Ir, jā! Baksters uzvarētājs. Protams, nenoliedzami. Precīzi, kā Maikls Džordans lidoja groza virzienā. Tūlīt redzēsim atkārtojumā. Ar plāti izplastām kājām. Par 2008. gada Latvijas basketbolīgas zvaigžņu spēles Filips No lūk atkārtojums. Bija vēl rezerva. Pārliecināts par savām spējām. Baksters tiešām nepievīl līdzjutējs, kas no viņa gaidīja labu sniegumu. 4 labi mēģinājumi šeit pusfinālā, finālā un arī uzvara. Paldies, Žulijai, Ilģieviņā, Egars Zeidaks, Eriks Raulis, Jānis Vinters, Kārlis Strēlis, Jimmijs Baksters! Pelnīta balva. Pēdējos 2 gadus uzvarējuši leģionāri Baksters, Pēn Miličs. Piļkevičs arī 2 reizes ir ticis finālā. Šogad 2 zvaigžņu spēlēs ir ticis finālā. Mazliet pietrūka.